Tas notika tai zemē, kur Vālodz reiz ganīja govis. Viņa bija salasījis visas mušas, toreiz viņu bija vēl maz, sapakājis tās vienā maisā un silpodama šūpojās lokanā bērza zarā, jo govis mierīgi gremoja siltajā saulē, kas viņas trenca, mušas dūca pa maisu. Bet mušu dūkšana ir bīstama, es domāju tikai priekš ganiem, jo viņa tos viegli iemidzina. Citādi jau miegs pats par sevi ir veselīgs un lai Dievs dod visiem labu miegu. Bet Vālodzei būtu bijis labāk, ja viņa būtu maisu pakārusi tālāk nausīm nost, tad viņa daudz priecīgāk svilpotu bērzos, jo agrāk viņas balss esot skanējis tik līksmi kā eņģeļu mēlīte, bet kā tagad skan eņģeļu mēlītes, to laikam zina tikai debesīs. Vālodze aizmigusi. Vēzis tad bijis vislielākais progresists. Noskatījies, kā Vālodze aizmieg, tas klusām uzrāpies augšā un pārgriezis ar šķērēm dūsošo maisu. Maiss plīsis ar tik briesmīgu sparu, ka Vēzis atšubeniski nogāzies lejā un lauzis kaklu, un no tā laika izvērties par vislielāko atpakaļ rāpuli. Bet mušas izklīdušas pa visu zemi, un Vālodze vēl šobaldien raudādama cenā govis. Tai zemē, kur Vālodze ganīja govis, reiz dzīvoja gudrais. No kā viņam bija dota gudrība, vai no saules, vai no zvaigznēm? Tas bija izaudzis zemes visklusākā galā, tumšā meža malā. Viņš dzīvoja klusā namā, kura logus aiztina meža apiņi. Pagalmu pārauga biezi virši, tikai reti soļi bija ieliekuši viņu brūnos zarus. Viņa namā krita gaisma no augšas. Tur viņš sēdēja dienu un nakti pie atvērtā salma lūka kā debesu vārtos un runājās ar saulēm un zvaigznēm. Viņš dzirdēja pasaules žvingstam, redzēja astes zvaigznes kā milzīgi greznus pāvus staigājām pa debesu lauku, un viņa galvā rindojās nepārredzamas skaitļu rindas. Viņš tās rindoja un saistīja brīnišķos veidos. Skaistas bija šās zvaigžņu bildes, kā debesis naktī, un viņas nevarēja būt citādas, jo tā vīra dvēsele bija zvaigžņu atspīdums. Katrs debesis stars krita viņas sirdī kā atvērtā ziedā, jo viņš nebija cits kā silā izplaucis saules puķa zieds. No kurienes saules puķei smagi galva pilna zelta domu, no turienes bija viņa gudrība. Naktīs pa viršu teku, rasu netraukdama, atnāca dēkla klusajā namā. Viņa rādīja gudrajam savā rokā likteņa pavadienu. Viņš redzēja tur cilvēkus, satinošos iedomībā un neīstā gudrībā, kā zinekļa tīklā. Redzēja, kā viņi mierīgi smaka šais šaurajās cilpās. Viņi paliek pat tukli un izskatās tik apmierināti. Nekustoties arvien paliek tukli, un sārtums uz viņu vaigiem ir nāves zīme, jo kas nekustas, ir nomiris, lai arī kā rozes ziedētu viņa vaigi, dēkla teica. Kā viņi var dzīvot tādā šaurībā? Miroņi mierīgi guļ savos kapos, un visšaurākais zārks nespiež viņiem sānus. Tad viņa izcina no zīda nēsdodziņa laimes spoguli un rādīja gudrajam laimes cīvi. Tā bija skaista kā zaļa pļava, un pļava bija plaša kā debesis. Laikam pati debesis bija šī pļava, jo ļaudis tur staigāja starp saulēm kā bērni starp milzīgām purenēm, un matos viņiem mirdzēja zvaigžņu kroņi, it kā tie būtu dieva dēli. Kad gudrais to bija redzējis, viņš aizvēra savu zvaigžņu lūku, aizslēdza savu namu un gāja meklēt ļaudis. Gāja, nonāca lielā pelēkā pilsētā. Tā bija vislielākā pilsētā zemē, kur Vālodze reiz ganīja govis. Šī pilsēta bija ievērojama caur to, ka gudrībai šeit nebija tempļi celti kā citās mūžīgās pilsētās. Gudrības altāri šeit atradās taisni uz ielām un tirgus laukumiem,
kādēļ gudrība bija viegli visiem pieejama, un visi ļaudis bija gudri. Un par visiem valdīja viena gudrība 15. Šī pilsēta bija viena no laimīgākām pilsētām pasaulē. Viņa nepazina nezināšanas moku, nezināja atzīšanas slāpju. Ik katrā ielā spīdēja kā lukturis, ko gudrais naktsargs ik vakara aizdedzina 15. Ik katrs svaigs priecīgi smaidīja 15. Ik ielas stūrī stāvēja glīti koka altāriši, lēti izcirsti kākas grodi, uz viņiem nedega svētā uguns, tie bija kā kurpnieku galdi. Tik atveltnes krēsls pie viņiem bija mīksts, lai varētu kalpot gudrībai sēdu un zvilu, balts galdiņš, uz kuru stāvēja alskan un piens un medus un cāļa spārns. Kalpošana gudrībai bija sasniegusi visaugstāko vienkāršību, to varēja arī ēdot un dzerot. Un krēslā sēdēja apaļš vīriņš, tā vaigs spīdēja kā saule no gudrības prieka un galvits kā mēnesis no gudrības smaida. Viņa piere nepazina grumbu, viņa acīs nekad nebija skatīsies nakts. Vienā rokā tam bija elkšņa kociņš, otrā rokā mazs cirītis. Tā viņu stāvēja ļaudis, vīri un sievas, jaunekļi un bērni. Cik veci tie arī bija vai jauni, visiem uz lūpām bija gudrības smaids. Garām ejot, katrs labprāt piegāja pie gudrā un noskatījās, kā tas iedzēra malku salda alus, noslaucīja lūpas un galvu klanīdams sit ar cirīti kociņā un skaitīja. Cērt, ko es cērt 15. Ja kas netic, vai nāks skatīt, še būs atrast 15. 15 gudrais noteica un smaidīdams pacēla kociņu. Visiem vajaga pašiem pārliecināties, lai katrs nāk pats un izskaita. Tas atņem dvēselēs šaubas un ienes viņā laimes mieru. Vienīgā ideja, kas cilvēkam var dot laimi, ir 15, lai katrs nāk pats un izskaita. Un ļaudis nāca, naivi smaidīdami, vilka ar pirkstu pa kokā ietirstām strīpiņām, un viņa mutes gavilēja 15, jā, kā tad 15, bet daudzie vairs negāja skaitīt. Tie stāvēja aiz to mugurām, kam vēl bija palikušas azoties šaubas, un kas gribēja pieķert gudro viņa cirtienu skaitā, vai vienkārši atjaunot iemīlēto patiesību. Daudzi stāvēja aiz šo cilvēku mugurām. Vecie mierīgi sūta savus pīpes un pļāpāja šo un to. Skuķis grūstījās un smējās, mētādamas sātās bizītes un grauza riekstus un šķielēja uz zēniem, bet zēni lielījās, zināms 15, ko jūs vēl skaitāt kā aitas. Bet gudrie basā umlīgi mierināja, lai pārskaita, tas iepriecina prātu. Un jaunas skuķītes gudri pīkstēja, es biju tikai 13 gadus veca, kad pirmoreiz skaitīju, un man tūliņ iznāca 15, tāpat kā papam un mammai. Un paps teica, lai es tālāk vairs neskaitot, un tūliņ man šo garu svārkus. Un svētdienās pie mums nāk tik daudz viesu, un visi zina 15. Cik milzu soļiem gan attīstība iet uz priekšu, un cik tie zēni ir gudri, nez vai pavisam ir vairs muļķi pasaulē. Varbūt kaut kur uz laukiem, bet te jau nav. Un patiesi, te visi bija gudri, visi skaitīja 15. Reiz viens bija skaitījis 16, bet tas bija sen nosmiets un aizmirsts, pazudis kā makoņa ēna. Un ja gudrais iedzēries kādreiz izcirta 13, visi tomēr skaitīja 15, jo nebija vairs šaubu, un katrs ņēma kociņu rokā ar pārliecību, ka viņā ir 15. Šis skaits mūžam dulca ļaužu ausīs, jo gudrais nobeidz savu mācību ar šādu lielisku ķērienu. Cērtot ap galvu, tam griezās melns mušu gredzens un spindzēja 15, 15. Kad gudrais vakarā nolika savu cirīti un kociņu, un ļaudis šķīrās, tas ķēra roku mušās un svieda tās viņiem pakaļ. Mušas ieķērās gājēja matos un spindzēja 15, 15. Visa pilsēta dūca 15,
un visi iegrozīja savu dzīvi saskaņā ar 15, jo tas bija lēts un visiem pieejams skaits. Un nebija nekā ne lielāka, ne mazāk par 15. Visas vērtības maksāja 15, visi pielūdza 15. Un ikdienas uz laukiem un ielām gudrības kalēji cita savā kociņā 15. Pie viņa altāriem atnāca gudrais, kas bija skatījies dēklas spogulī. Tam mati bija sirmi, kā vecs sudrabs, pierē nosūbējusi domās kā dzeltens lauka akmens. Kur šai pilsētā ir gudrības templis? Labie ļaudis, kas var aizvest turp? Mums tempļa nav, gudrības kalējs priecīgi smaidīdams atbildēja. Ļaudis brīnījās svešniekā. Vai jums neviens vairs nemācās? Mācās gan. Mēs kaļam katru dienu, bet mūsu gudrība viegla, un visi viņu zina. Redziet! Un viņš iesāka klanīties uz savu kociņa. Cērt, ko es cērt 15. Ja kāds netic, lai nāk skatīt, še būs atrast 15. Redziet, te ir 15, izskaitiet paši. Jūs varat pārliecināties, es galvoju par katru strīpiņu. 15, svešnieks nopūtās, viņa acis iedegās. Dodat tos skaitīt bērniem un uvagiem. Mans skaits ir 1 miljons. Miljons? Ko viņš runā? Kas ir miljons? Ļaudis nicīgi smietamies jautā viens otram. Bet gudrības kalējs nopietni paskatījās uz svešo, sitā ar tuklo pirkstiņu pie gudrās pieres un kratīja galvu. Ārprātīgs! Bet svešais saslējās un runāja šiem ļaudīm svešā balsī un svešā neredzētā spēkā. Miljons ir zvaigžņu jūrā. Miljons ir smilšu kalns, miljons ir zelta druva, pilna nezināmu graudu, miljons ir mūža mežs. Laižat upi caur sietu un skaitāt ūdens pilienus, laižat jūras smiltis caur pirkstiem, tad jūs redzēsiet miljonu. Izskaitat apsirkņus, izskaitat zvaigznes, debesīs 100 zvaigžņu logu, katrā logā miljons, aiz katra miljona miljonu bezgalībā, bezgalībā staigājot soļi skan kā marmurā. Bet pilsētnieki bija staigājuši tikai pa pelēkām ielas akmeņiem. Kā viņi varēja to saprast? Ārprātīgs gudrības kalēji kratīja galvas, ārprātīgs pūlis kliedza un raustīja viņai aiz drēbēm. Ej, miljonāri! Svešnieks vēl ko runāja, bet mušas aizdūca viņa vārdus, un gudrības kalēji locījās uz saviem altāriem un klabināja cērt. Svešnieks atstāja pilsētu. Viņu izvadīja ļaudis, kā bērni izveda muļķīti no ciema. Citi smējās un raustīja viņai aiz drēbēm, citi nožēloja viņa ārprātību, līdzcietīgas skuķes bāz viņam pīrāgus ķešā, un atstāja to, kad vakars tumsa aiz pilsētas vārtiem. Gudrais stāvēja naktī savu meža krēslā. Pret tumšo mežu spalgi mirdzēja zvaigznes, zālē gulēja vēsa rasa. Viņa vaigi bija valgi, acis pilnas bēdu. Tad klus atnāca dēkla, rasa no zāles netraukdama. Tā noglaudīja savu zelta rociņu viņa salto vaigu, sniedza viņam sarkanu sēnīt ar balti mirzošiem raibumiem. Mušmire, tev pa priekš ir jāizsprādzina mušas, citādi tevi neviens nedzirdēs. Ļaudis nav ļauni, tikai mušas viņiem tā aizdūkušas ausis, ka viņi vairs nekā nesamana. Tā būs vislabākā zāle. Un gudrais sēja mušmires. Ap viņām tekājas skudras, tās uzsūca skudru ģifti. Ap viņām locījās čūskas, sēņu kāti mirdzē no ģiftīgām sieklām. Reiz nakti gudrais noliks viņas uz ielām, tad mušas sāk sprākt un visa pilsēta smirdēs. Visas galvas smirdēs un ļaudis ar riebumu sukās mušas no matiem. Un pilsētā reiz paliks kluss un ļaudis sāks klausīties un domāt, un smieklīgi viņam izliksies gudrības kalē ar saviem cirīšiem. Tie apgāzīs viņa altārīšu šos kurpnieka galdus un cels gudrībai templis skaistākā kalnā.
Pie toņa lūkām dienām naktīm stāvēs jauni un veci vīri, sievas un meitas un skaitīs saules un zvaigznes. Varbūt viņi kādreiz izskaitīs līdz miljonām, un viņu soļi sāks skanēt bezgalībā kā baltā marmorā.